Papīru iegūst no augu šūnu apvalka celulozes. Dienvidos papīru ražo no eikaliptiem, bet mūsu platuma grādos parasti izmanto skuju un lapu koku celulozi. Pasaules attīstītajās valstīs ik gadu katrs cilvēks patērē vidēji 150 kg papīra. Latvijā aptuveni 80 kg. Gandrīz puse no mūsu patērētā papīra ir iepakojums. Izvēlēties preces kartona iepakojumā ir vidē draudzīgi, jo papīrs ir otrreizēji pārstrādājams. Kartona šķirošana sākas jau veikalos, kuros ir izvietoti konteineri, bet lielākajos atrodas arī kartona preses. Bet iedzīvotāji makulatūru var nodot šķirošanas laukumos vai sabērt kartonam un papīram paredzētajos konteineros. Vēlams kastes saplacināt un izņemt saspraudes un spirāles. Pārstrādē nedara slapjš un ar ēdienu atliekām notraipīts papīrs. Nevajag klausīties baumās, ka tavi šķirotie atkritumi nevienam nav vajadzīgi, un tos izgāž vienā kaudzē atkritumu poligonā. Tiešām, reizēm vienā automašīnā saber vairāku veidu šķirotos atkritumus. Pirmkārt, tādā veidā tiek ietaupīta degviela un mazināti sastrēgumi ielās. Otrkārt, visu konteineru saturu speciāli apmācīti cilvēki pāršķiro uz šķirošanas līnijas. Piemēram, tiek atdalītas baltās, zaļās un brūnās plastmasas pudeles vai kartons no papīra. Tad pāršķiroto papīru sapresē un ved uz pārstrādes uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Pārstrādes uzņēmumā SIA papīrfabrika Līgatne nonāk dažādi makulatūras veidi, izlietotais iepakojums, atgriezumi no tipogrāfijām un sasmalcinātie dokumenti. Vispirms makulatūru saber tādā kā blenderī hidrošķaidītājā. Papīru sakapā, filtrē, lai atdalītu kniedes, saspraudes un spirāles. Un tad lielā vannā celulozes šķiedras atkal tiek rūpīgi sadalītas viendabīgā masā. Tad papīra masu klāj plānā kārtiņā uz lentes, žāvē, presē, un tā top jauns papīrs. Līgatnes papīrfabrika ir sena. Daudzas iekārtas saglabājušās vēl no padomju laikiem, taču rūpīgi uzraudzītas un pakāpeniski atjaunotas, kalpo joprojām. Papīrfabrikā darbs tiek apstādināts tikai uz Jāņiem un Jauno gadu. Pārējā laikā visu diennakti tiek pārstrādāta makulatūra un ražoti papīra izstrādājumi. Pašlaik Līgatnes papīrfabrika ir vienīgā papīra ražotne Latvijā. Lai iegūtu 1 tonna papīra, jānocērt 14 priedes, kas ir augušas 60 gadu. Tāpēc izturies ar cieņu pret iepakojumu un visas papīra kastītes saplacini un nodod pārstrādēji. Ja katrs izdarīs savu mazo pienākumu pret zemi, kopā
nosargāsim nevienu mežu.